Esiet sveicināti Samantiņas pasaciņās. Raudzīsim, kādos notikumos šoreiz mēs aizceļosim kopā ar mazo raganiņu. Uz priekšu, dēliņ! Kopš šī brīža mazā raganiņa vienmēr rūpējās, lai malkas vācējām nekad nebūtu jādodas mājup ar tukšiem groziem. Tagad viņas allaž bija labā noskaņojumā, bet satiekot mazo raganiņu, viņas kļuva priecīgas un sacīja: šogad zaru vākšana ir vistīrākā izpriece, vismaz ir vērts iet uz mežu. Liels bija mazās raganiņas pārsteigums, kad visas 3 sieviņas kādu dienu nāca pa ceļu noraudājušās un ar tukšiem groziem. Viņa taču vakarā bija uzbūrusi vēju, un nec zaru, nec koku mizu nevajadzēja trūkt. Iedomājos tikai, kas noticis, sieviņas šņukstēja. Jaunais iecirkņa mežģenis aizliedza mums vākt sīko malku. Viņš izbēra mūsu pilnos grozus un teicās nākamreiz mūs ieslodzīt. To nu gan viņš labi izdomājis, sacīja mazā raganiņa. Bet kāpēc viņš tā dara? Tāpēc, ka viņš ir dusmīgs, sieviņas sauca. Vecajam iecirkņa mežģenim taču nebija nekāda iebilduma, tikai šim jaunajam. Tu nevari iedomāties, kā viņš plosījās. Tagad ar lēto malku ir cauri uz visiem laikiem. Sieviņas atkal sāka raudāt, mazā raganiņa viņas uzmundrināja, viņas sacīja: gan jaunais iecirkņa mežzinis vēl pārdomās, es viņu vedīšu pie prāta. Kā tu to darīsi, sieviņas tincināja? Atstājiet to manā ziņā, ejiet tagad mājās un neuztraucieties. Rīt jums jaunais iecirkņa mežzinis atļaus malku vākt, cik vien jūs varēsiet pastiept. Visas 3 malkas vācējas aizgāja, mazā raganiņa ātri vien piebūra sev grozu ar sīko malku. Grozu viņa nolika ceļa malā un pati apsēdās tam blakus, it kā būtu malkas vācēja un pat laban atpūstos. Nemaz ilgi viņai nevajadzēja gaidīt, kad parādījās jaunais iecirkņa mežģenis. Mežģeni viņa pazina tūlīt pat pēc zaļā uzvalka, bises un ādas medību somas plecā. Hā! Mežģenis iesaucās. Jau atkal viena, ko tu te dari? Atpūšos, mazā raganiņa sacīja. Gros ir tik smags, ka man vajag mazliet atvilkt elpu. Vai tu nezini, ka sīkās malkas valkšana ir aizliegta? Nē, kā tad, lai es to zinātu? Tagad tu to zini, mežģenis uzkliedza. Izber grozu un taisies, ka tiec. Man jāizber grozs, mazā raganiņa jautāja. Dārgais jaunais mežziņa kungs, vai jums nemaz nav žēl manis? Jūs nedrīkstat tā izrojkoties ar vecu sieviņu. Es tev parādīšu, kā es drīkstu izrīkoties, mežziņas rājās. Viņš paķēra grozu, lai to izbērdu. Te mazā raganiņa sacīja. Grozu jums vajadzēs nolikt atpakaļ. Mežziņas kļuva nikns. Es tevi likšu ieslodzīt. Viņš gribēja nodārdināt, taču tā vietā pateica. Lūdzu, piedod, es tikai pajokoju. Pats par sevi saprotams, tu drīksti sīko malku paturēt sev.
Kā tas var būt? Mežzinis nepatīkami pārsteigts domāja. Kā es pēkšņi runāju tieši pretēji tam, ko domāju? Viņš nevarēja zināt, ka viņa nobūrusi mazā raganiņa. Nu redzi, dēliņ, tā ir pavisam cita valoda, viņa teica. Ja vēl grozs man nebūtu tik smags. Vai drīkstu tev palīdzēt? Mežzinis ieminējās. Es varētu sīko malku aiznest tev uz mājām. Viņa ķiķināja. Tiešām, dēliņ, tas gan būtu mīļi. Cik pieklājīgs jauns cilvēks. Es varētu sevi iepliķēt, domāja Mežzinis. Kāpēc es runāju tādas muļķības? Es sevi vairs nepazīstu. Pret savu gribu viņš pats sev uzlika mugurā smago grozu. Mammīt, pēc brīža viņš sacīja, ja esi nogurusi, sēdies man mugurā. Vai tu runā nopietni? Mazā raganiņa jautāja. Mežzinis bija tuvu izmisumam, taču dzirdēja pats sevi laipni atbildam, nu, protams, kāp tik augšā. To mazajai raganiņai divreiz nevajadzēja teikt. Ar vienu lēcienu viņa jau sēdēja uz pilnā groza un krauklis viņai uz pleca. Tā, nu, varam sākt. Uz priekšu! Mežzinis būtu gatavs grozu kopā ar malkas vācēju un kraukli aizsūtīt uz elli, bet ko tas līdzēja? Viņam vajadzēja paklausīgi rikšķot kā nastu nesējam ēzelim. Tikai taisni uz priekšu, Abraks sauca, un ašāk ēzelīt. Citādi ieknāpš to sēžam vietā. Jaunajam mežzinim kļuva te karsti, te augsti, viņš rikšoja un rikšoja. Drīz vien viņš mirka vienos sviedros, aiz slāpēm viņš mira vai nost. Viņš pazaudēja zaļo cepuri, tad ādas medību somu, arī bisi nokrita. Tā viņš traucās krustu šķērsu cauri mežam. Pakreisi, Abraks komandēja. Tur aiz grāvja pa labi un tālāk kalna augšā. Kad viņi beidzot nonāca pie raganas mājas, Mežzinis tikko varēja nostāvēt kājās. Mazā raganiņa nejuta pret viņu nemazākā žēluma, tikai palūdza. Kā būtu, dēliņ, ja tu sīko malku man vēl sacirstu? Es to sacirtīšu, sasilšu un sakraušu, Mežzinis Elsa. Tad viņš to izdarīja. Kad Mežzinis bija ticis galā un pagāja krietnes laiks, līdz viņš darbu bija padarījis, mazā raganiņa sacīja, tagad tu vari iet mājās, paldies tev, dēliņ. Tik laipna Mežziņa, kā tu, noteikti otra vairs nav. Malkas vācējs gan tagad būs priecīgas. Es domāju, ka tu visiem tāpat izpalīdzi, ko? Jaunais Mežzinis streipaļoja prom. Noguris viņš vilkās uz savu Mežziņa māju. Turpmāk viņš katrai malkas vācējai gāja apkārt ar lielu līkumu. Mazā raganiņa vēl bieži smējās par šo joku. Krauklim viņa atzinās. Tā es vienmēr darīšu, palīdzēšu labajiem cilvēkiem un darīšu ļaunu sliktajiem. Tas man patīk. Vai tā tam jābūt? Labu tu varētu darīt arī citādi. Es domāju, bez nedarbiem, Abraks atteica. Ai, tas ir garlaicīgi.